Gudra nodokļu politika, uzvarētāju stratēģija. Nodokļi vajadzīgi galvenokārt tāpēc, lai būtu iespējams nodrošināt sabiedriskos labumus un pakalpojumus. Ļoti svarīgi ir, kā nodokļi veidoti, lai naudu sagādātu. Pārdomāti veidota nodokļu sistēma veicina ekonomikas izaugsmi un investīcijas, darba vietu rašanos, konkurētspējas uzlabošanos un sociālo taisnīgumu. Eiropas komisija analizē dalību valstu nodokļu politiku un tām sniedz ieteikumus, tādējādi palīdzot izplatīt veiksmīgus risinājumus. Komisija arī cenšas uzlabot pārvaldes efektivitāti un ir viens no galvenajiem dzinējspēkiem starptautiskajā cīņā pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no tiem. Koordinējot nodokļu politiku un daloties informācijā gan Eiropas Savienībā, gan visas pasaules mērogā, varam krāpniekus piespiest pie sienas un nodrošināt godīgu konkurenci. Valdības dažkārt ar nodokļu palīdzību veicina kādus konkrētus darbības veidus vai ar īpašām iniciatīvām un atlaidēm palīdz iedzīvotājiem. Tomēr šāda politika ir jāveido ļoti uzmanīgi, lai tai nebūtu nevēlamu blakus efektu. Viena no lielākajām nodokļu politikas problēmām Eiropā ir tā, ka valdībām ir tendence pārāk paļauties uz darbaspēka nodokļiem. Šī tendence var kaitēt, ja tās dēļ cilvēku nodarbināšana izmaksā pārāk dārgi. Daļu nodokļu sloga pārliekot uz citu, piemēram, piesārņotāju pleciem, būtu iespējams pātrināt jaunu darba vietu rašanos un ekonomikas izaugsmi, tajā pašā laikā aizsargājot vidi. Gudra nodokļu politika ir uzvarētāju stratēģija. Eiropas ekonomika. Kopā esam stiprāki!